No rīta mēs visi sapulcējamies. Tad mēs kopīgi sanesam inventāru līdz ezeram, tad mēs iesildamies, uztaisam mazu rītrosmīti, sadalāmies pa grupām un tad mēs sākam darboties. Vairāku dienu garumā vasaru un ūdens piedzīvojumu garšu nometnē nāca burāt, piedzīvoja Valmieras novada jaunieši. Šis ir jau nometnes 8. gads, kad Burtnieka ezerā bērni un jaunieši apgūst windsurfinga, supairēšanas un kajakošanas prasmes. Sākām ar vienu, tagad jau ir 2 nometnes gadā, ja, un vasaras sezonā mēs apgūstam to, ko vasarā ir jādara. Tad jādarbojās pa ūdeni, kamēr ir silts, jāizmanto laiks un iespēja. Šogad nometne notika jau 2. reizi. Ir dalībnieki, kuri tikai apgūst savas prasmes ūdens aktivitātēs, bet ir arī jaunieši, kuri nometnē piedalās jau vairākus gadus. Man arī ļoti patīk tā sajūta, kad pirmo reizi vasarā uzkāpjas tā burāšanas dēļ, un tad atgūst visas tās prasmes, visu atcerās, un tad ir tās pozitīvās emocijas, ko iegūst no burāšanas. Pirmajā reizē, kad man bija ļoti liels uztraukums, jo man bija bail no windsurfinga. Bet, kad es izmēģināju, man ļoti iepatikās. Šis man jau 4. gads ir. Man, piemēram, gribētos ilgāk to nometni, lai var vairāk par to ūdeni padzīvoties, par tiem supiem palākāt iekšā ūdeni un to windsurfingu pabraukt un izbaudīt vēju, kā pūš burā. Iemācīties ar vējdēli nav tik vienkārši braukt, jā, un bez krišanas ūdenī to nevar izdarīt. Pat jebkurš, kurš arī pēc tam ir kļūst par profesionāli, sāk ar to, ka diezgan daudz peld, jā, diezgan daudz peld, jo tas sporta veids nav tik vienkārši. Tas prasa diezgan labu līdzsvaru izjūtu un arī laiku. Protams, kā jebko, arī violu tu nevar iemācīties spēlēt, atnākot uz divām nodarbībām. Jā. Tieši tāpat ar windsurfingu arī ir jāvēl tam laiks, tā kā jebkurai citai lietai, kur tu gribi sasniegt kaut kādu līmeni, tev ir jāvēl tās stundas darba, jābūt pacietīgam, jāatrod sev iekšēji motivācija, pats galvenais to darīt, jā, kāpēc tu to gribi. Un ar neatlaidību un darbu un ar treneru palīdzību, protams, ka var izdarīt daudz un panākt jau ļoti labus rezultātus arī vienu gadu laikā, vienas sezonas laikā. Vakar es iekritu tikai vienu, kas manuprāt, ir jauns rekords. Bet jā, tad, kad ir lielāks vējš, tad sanāk diezgan bieži iekrist. Ir jāmāk arī savaldīt tās savas emocijas, kad nokrīt no dēļa, un tad ir vienmēr jākāpj atpakaļ un jāmēģina atkal un atkal. Un tas ir arī tāds treniņš. Jā, lai tā kā nepadotos, nevajag padoties, ja kaut kas pirmo reizi nesanāk. Vienkārši tu mācies un to reizi uzlabojies. Es no sākuma arī bieži krītu, tagad es mazāk krītu. Var teikt, ka ūdens piedzīvojumu nometne šogad ieskandina arī Burtnieka ezera svētkus, kur gaidāmas līdzīgas aktivitātes svētku viesiem, tostarp arī īsts sacensību gars. Mēs esam to plānojuši kā tādu aktīvu, priecīgu vasaras dienu. Tad aktivitātes visu dienas garumā un arī muzikālie sveicieni, arī koncerti. Un kulminācija ir vakarā ezera krastā. Mums ir deju uzvedums izdejo zemes dziesmas, Agra Daņģēviča choreogrāfija, Nika Matvējo mūzika. Un tas ir tāds īpašs notikums, jo jau 9. gadu sadarbībā ar deju skolu Dzirnes, Burtnieku apkaimes bērni, jaunieši un šogad arī vidējā paudze izdejo Agra dejas. Tātad, principā jau svētki sāks nedēļu pirms svētkiem, jo ir šī deju apmācība un uzvedums ar ezerkrastā, Saurietā. Ir arī zirgāšanas sacensības, ir arī burāšana, tiek aicinātas ģimenes uz supu sacensībām. Katrā ziņā, Burtnieks vārīsies. Bet labā nozīmē. Ezeras svētkos es aicinu arī Valmieras novada iedzīvotājus būt aktīviem, pieteikties supu sacensībās amatieriem. Tad nebaidieties no šī vārda sacensības, tās ir amatieru sacensības, tur nebūs neviena profesionāļa. Tie būs parasti cilvēki, kuriem patīk fiziski aktīvi pavadīt laiku un kas jūt sevi enerģiju un vēlmi, kas ir stāvējuši kādu reizīti uz supu, protams, un varēs gan individuāli pieteikties individuālajās distancēs, gan arī aicinu pieteikties ģimeņu stafetes sacensībām, kur varēs startēt 2 vecāki un 1 bērns. Supi būs šeit uz vietas, pašam tikai jāpaņem peldviks un drosme. Tātad arī vēstes, supi, dēļi, airi, viss te būs uz vietas, tiesnesis arī, kas tos rezultātus fiksēs. Nododoties ūdens aktivitātēm, viens no svarīgākajiem aspektiem ir drošība. Ezera svētku laikā būs šī nodarbība peldēt droši, ja, no kur brauc pa visu Latviju. Tad cilvēki, kas stāsta šīs nianses, kā tieši droši peldēt, kā uzvesties ūdens tilpņu tūmā un ūdenī, lai tas tevi neapdraudētu tevi, tavu veselību, tavu drošību un arī blakus esošos. Jāpiebilst, ka svētkos gaidāms arī norises mierīgas atpūtas baudītājiem ezera krastā, baudot koncertu, meistarklasi vai tirdziņa atmosfēru.